nemet atspēlē Rodionam, neizver šo bumbu Rodions. Spāņiem iespēja ātrēji pārējai pēdējā minūte. 4. ceturdaļā. Esam atpakaļ aizsardzībā. Garuba ietlīko tiesam. Divu uzbrukumu starpību, tā kā jānotur šī aizsardzība. Garuba pret Rodionu, Rodions kājās tiek līdz. Garuba tur uzstaigāt robežu Andrejs Gražuls un noteikumu pārkāpums pret Gražuli. Andrejam jāmet soda metienī. Pakaļ laukumā. Tāpat arī viņa brālis Juančo. Gražuls pirmo sodu metienu netrāp. Viņš šai spēlē bija 100% precīzi. Tā Andrejam tā precīzi. Apjums nebija tik liels. Otrais precīzi. Plus 5. Spāņiem ir vajadzīgi 2 uzbrukumi. Vienam no tiem ir jābūt 3 punktu vērtībā. Sergio Ļuļs. Ļuļs ieskrējies, Fernandes. Ļuļs skaidrs, ka viņi ap 2 ir laukumā. Sekundes rīt uz priekšu. Brizuela mēt, Brizuela trāpa. Nu, teorētiski gandrīz Varam spēlēt līdz beigām. Nav jāsteidzās. Kristers pārkāpums. Kristers nav aizmetis garām turnīrā sodu metienus. Rudijam Fernandesam 4. personīgā. Brizuela aizved rezultīvāko spēli. Viņš arī šajā mačā trāpa vairāk tālmetienas nekā iepriekšējās spēlēs kopā. Netrāpam sodu metienu. Kristers Zoriks aizmet garām pirmo sodu. Otro trāpa. Nedrīkst ļautiem es Spāņiem tālmetienu. No Spāņu pozīcijām vajadzētu ātru metienu. Jā, lai viņiem vēl, visur mainās. Bumbu pie Brizuelas. Brizuela pret Gražulu, lai mat 2 punktiek, bet tad vēl netrāpa. Bumba pie Artur, kas? Bija piezīme Spāņiem tiek fiksēta. 2 soda metieni Latvijai. Iemetis pats. Trāpa. Spāņi ar 1 metienu Latviju noķert nevar. Rodions Kurucs realizē abus 2 sodu metienus. Pēdējās sekundes mačā. Nepārkāp noteikums tālmetienu izpildīšanas brīdī. Ļuļs mēt netrāpa. Andrejs Gražuls savā bumbu. Latvija uzvar. Latvija uzvar Spāniju. Spānija aizsošie pasaules čempioni, esošie Eiropas čempioni ir nolikti uz lāpstiņām un to izdara Latvijas komanda.